Labdien, mīļie skatītāji! Šonedēļ ir lielā mīlestības nedēļa. Visa veltīta ap mīlestību un par mīlestību. Šonedēļ ir Valentīna diena. Arī mūsu kūkas ir ceptas ar lielu mīlestību. Šodien būs mūsu lielā mīlestība pret kādu ļoti gardu kūku. Tas būs melnais princis. Es teiktu, garšo kā bērnībā, bet tā arī ir. Salātē avokādo garneļu gardums ir gatavi baudīšanai. Es, kad paskatos no rītiem sevī spogulī tā, ka tā vēl neesmu pamodies īsti. Nu, ko ķersimies klāt kūku gatavošanai, un pirmais, kas mums būs jāpagatavo, ir biskvīts. Biskvīts ir gards, un tam ir šokolādes garša, un tad mēs viņu liksim cepties. Sāksim mēs ar to, ka mums vajadzīga bļodiņa, kur mēs liekam 2 olas. Nedalam, liekam vienkārši olas iekšā ar visiem dzeltenumiem un baltumiem. Tad mēs pievienojam cukuru 200 grami un samikserējam šo mazliet tādās gaišās putiņās. Tad mēs pievienosim skābo kreimu, kuram ir daudz procenti. Ja skābais kreims nav ar daudz procentiem, tad varat pievienot saldo kreimu. Tad mēs pievienosim jau sagatavotus 2 ēdamkarotes ar kakao pulveri un sodu. Mēs spiedīsim veselu pusi citronu suliņu. Skābums ir nepieciešams vienkārši, lai sabalansētu šīs sastāvdaļas. Un atkal to saputosim. Kad esam to mazliet jau saputojuši, tad pievienosim 200 gramu miltus. Un atkal lēnām iemaisam, pirms mēs sākam ar mikseru darboties, jo milti var putēt. Tad, kad esam saputojuši, tad mums ir jāsagatavo cepešpanna. Te varam variēt. Te var likt 22 līdz 24 centimetri klāšu iekšā cepamo papīru, lai man nelīst ārā. Ņemsim trauku un liesim iekšā. Un tad mēs viņu skaisti izlīdzinām pa visu pannu. Liksim cepties 180 grādos apmēram pusstundu. Kamēr mums cepās biskvīts, ir ļoti svarīgi sevi mazliet iepriecināt ar ko gardu. Ūdens nozīme mūsu ikdienā ir ļoti svarīga. Tas ir jālieto, lai mūsu organisms kļūtu veselāks, atpūstos un arī enerģija tiktu uzkrāta. Brita, mūsu draugi, ir sarūpējuši ļoti skaistu dizainisku krūzi ar filtru, kur pat mums signalizē aizņemtā dienā, kad šis filtrs ir jāmaina. Un ūdens tiek izfiltrēts no dažādiem piesārņojumiem. Līdz ar to tas ir bagātīgāku garšu un garšīgāk garšo gan tējas, gan kafijas, gan citi karsti dzērieni. Tā, mūsu biskvīts ir izcepies melnajām princīm un gatavosim krēmu. Tur mums būs nepieciešams saldais krējums, apmēram puslitrs. Tad mēs pievienosim kādas 4 ēdamkarotes cukuru un sāksim putot. Putukrējums ir gandrīz jau gatavs un uz pēdējām notīm mēs pievienojam 4 ēdamkarotes kakao pulveri. Tad mēs lēnām iemaisīsim iekšā. Un tad ņemsim sagatavoto zeltu, kas mums ir sagatavots kartoniņš un veidnīte. Biskvīts ir ļoti labi izcepies. Līdz ar to es sākušu jau ar apakšējo daļiņu, kad es griezīšu viņu. Tā, tas būs mums viens slānītis, kuru jau mēs liekam iekšā formiņā. Un mēģināšu vēl pārgriezt uz vēl vienu daļu. Melno princi, protams, var arī gatavot uz skābā kreima bāzes, neizvēloties saldo kreimu. Vēl būs mums nepieciešama melnā šokolāde ar saldo kreimu, kuru es jau esmu ielikusi siltumā. Šeit ir saldais krējums un melnā šokolāde, kuru es samaisīšu. Viņu var kausēt ūdenspeldē, var likt cepeškrāsnī, var likt mikroviņu krāsnī. Galvenais, lai nepaliek gabaliņi. Tā šokolāde mums ir sagatavota, tagad mēs sāksim smērēšanas darbiņus.
liekam plānā kārtiņā saputoto saldo krējumu. Un, ja mēs vēlamies, mēs varam mazliet uzliet arī melno šokolādi, lai viņš iesūc tā kā biskvītā vēl. Un tad es likšu šo kārtiņu iekšā, kur es atkal uzlikšu. Var, protams, arī izmantot ievārījumu, jāņogu ievārījumu, jāņogu želeju, kas ir savārīta pagrabā. Tad mums jāpamēģina ielikt arī šī kārtiņa. Sliekam virsū. Tā, un saliekam jau pēdējo kārtiņu ar krēmu. Un likšu virsū uz melno princi. Var likt bagātīgāk kārtiņu, var mazliet mazāk. Es tomēr gribu, lai izjūt to biskvīta garšu, tāpēc un šokolādi. Tagad es uzlikšu pa virsu šokolādi. Gribu arī viņu likt apkārt maliņām, vai man tas izdosies. To mēs tūlīt redzēsim. Mēs kūku receptes gatavojam tā, lai jūs mājās varētu paši savā virtuvē pagatavot. Tāpēc mūsu kūku raidījums vairāk ir tendēts uz virtuvēm mājās, kas vēlās iepriecināt savus mīļos vai vienkārši grib sākt cept kūkas saviem svētkiem, saviem mīļajiem. Mēģināšu uzliet tā, lai viņš ir vairāk pāri. Tie šokolāde sakalst, veidot to sakaltu šo kārtiņu. Gribās aizpildīt tās biskvīta maliņas, jo viņam ir jāpastāv leduskapī gan kādu laiku, vismaz 2 stundas. Mēs veidojam tādu šokolādes kārtiņas. Noslēgumā, pirms mēs viņu ieliksim pirms došanās ceļā leduskapī, uzbēršu kaltētas dzērvenes un samaltas zaļās pistācijas, lai iedotu akcentiņu šai kūkai, jo zaļais ar melno šokolādu ļoti labi izskatās. Arī sarkanai krāsai šeit būtu ļoti liela nozīme. Tāpēc es izmantošu kaltētās dzērvenes, kas ir ļoti sarkanas. To mēs bērsim šeit. Šai kūkai. Kā jau ierasts, arī mēs šodien pagatavosim kaut ko jauku no mūsu iemīļotā augļa avokādo. Arī es esmu iemīlējis šos produktus Holy Avokado, kas piedāvā sasaldētu produktu un uzreiz viņu atsaldējot ir gatavs lietošanai. Šodien mēs parādīsim, kā var pagatavot gardus salātus, kurus var pagatavot, var teikt, pusstundu pirms mums ierodās viesi. Es izmantošu avokādo gabaliņus no Holy Avokado pusītes, jo parasti mēs, kad iegādājamies avokādo veikalā, mēs reizēm varam vilties, jo viņš varbūt nogatavojies zem miziņas, kuru mēs neredzam, it kā viņš ir mīksts, bet tai pašā laikā atverot viņš jau var būt sabojājies. Sagriežam gabaliņos avokādo. Liekam viņus pirmajā slānītī glāzēs, lai viņi var redzēt, kā viņš mums izskatās. Tad es sagatavoju apmēram 2 ēdamkarotes eļļu, olīveļu, kuru mēs pievienosim mazliet sāli un citronu suliņu. Suliņu izspiežam vienkārši. Un lēnām kustībām mēs viņu tā kā samikserēsim, kur mēs mazliet kā pusi ēdamkaroti uzpilinam uz avokādo, lai viņam ir garšiņa. Tad mēs paņemam trauciņu un jau sagatavojam garnelītes, kuras arī aplejam 2 trauciņos ar šo pašu mērcīti un samaisam, lai viņas pagaidām pastāv. Tad sākam ar mango. Vēlams būt, lai viņš ir nogatavojies. Tas gan jums būs jāpārbauda veikalā. Tad mēs uztaisam kubiņus. Principā nenomizojot, jūs viņu varat izgriezt ārā. Es to darīšu uz dēlīti, lai glāzītes tā kā paliek mums skaistas pasniegšanai. Ieberam iekšā glāzītē. Esam sagatavojuši sarkano sīpolu, kuru pārgriežam uz pusi un sagriežam mazos gabaliņos. Un es viņus ielieku jau tajā mērcītē, ko mēs sagatavojam, lai viņi jau mazliet piesūcās ar šo garšiņu. Samaisam. Tad es paņemšu dažus šerī tomātiņus un sagriezīšu arī kubiņos. Likšu turpat jau iekšā. Samaisam un viņš mazliet iemarinējās. Tagad mūsu garnāls, kas ir sagatavots,
Mēs liekam nākošajā kārtiņā. Un tad, kad ir uzliktas garneles, nākamajā kārtā es kārtoju. Var ielikt cietiņā un tā kā noņemt nost to mērcīti, bet var arī mazliet ar karotīti un tā kā nosusināt un kārtojam virspusītē. Pašās beigās dekorācijai var izmantot sēkliņas šeit, ķirbju, riekstus. Mēs izmantosim sīpola diedzējumus, kurus ieliksim šeit virspusītē. Mūsu gardie salāti avokādo garneļu gardums ir gatavi baudīšanai un sagaidīt mīļos, kas nāk pie mums ciemos. Lai labi garšo! Es teiktu, garšo kā bērnībā, bet tā arī ir. Es, kad paskatos no rītiem sevi spogulī tā, tā vēl neesmu pamodies īsti. Raimonds zvana. Es dzirdēju, ka tu ziedi. Šodien mēs gatavojam melno princi, kur izmantojām 2 olas, 200 g cukurs, 200 g milti, 200 g skābais krējums, čipsiņas sodas, 2 ēdamkarotes kakao pulvera, mazliet citronu sula. To cepām mēs krāsniņā 170–180 grādos apmēram pusstundu. Krēmam mēs gatavojam saldo krējumu ar cukuru un kakao pulveri, un šokolādi sajaucām apmēram 150 g šokolāde ar 100 ml saldā krējuma, ko pārlējām pāri un ielikām vienā kārtiņā. Biskvīti pārgriezām 3 kārtās, kur smērējām sabartoto krēmu, biskvīts, sabartotais krēmas biskvīts un pārlējām ar šokolādu un saldo krēmu, dekorējām ar samaltām zaļajām pistācijām un kaldētām dzērvenēm. Šajā kūku sezonā mums ir jaunums. Mēs gatavojam kūkas un garšojam tās kopā ar kādu gārdu saldējumu. Šodien mēs melnajam princim esam izvēlējušies šokolādes saldējumu. Pagaršosim, kā tas garšo. Tas ir mūsu Latvijas ražotājs Ikšķilas saldējums. Saldējums galvenokārt tiek gatavots no piena un saldā krējuma, bet arī ir sorberti, kurus var izmantot vegāni un cilvēki, kuriem ir laktozes nepanesība. Pagaršošu, kā garšo saldējums. Es teiktu, garšo kā bērnībā, bet tā arī ir. Saldējums garšo pēc saldā krēma un šokolādes, tā kā kakao ar pienu. Baudiet, mīļie! Mūsu kūka ir gatava doties ceļā pie kāda ļoti jauka cilvēka, kuru sauc Rolands Zakorskis, aktieris, un mūsu melnais princis dodās šodien ciemos pie prinča. Mēs esam ciemos no raidījuma Svētku kūka un esam jums sarūpējuši mazas dāvaniņas. Brita par mums parūpējās, lai būtu jums tīrāks un gardāks ūdens ikdienā. Lūdzu, tas jums. Tev otra buča. Super. Man gribētos jums jautāt, kāpēc tieši Hamlets, kāpēc tāds nosaukums un tā ideja pirms 30 gadiem, kāpēc ne Rolands? Tas ir ļoti vienkārši bija. Mēs 3 vīri nācām no Lido doma laukumā, sadzērušies alu. Un tas bija Dāvids Kļaviņš, ķēnijs vispār, klavieru meistars. Viņam stāv Bonnā, un Ventspilī tagad stāv klavieris. Ja? Es ceru, uz tā mēs spēlēs. un mans kolēģis, tur pie sienas viņš arī stāv, Ivars Kalniņš. Un klubs bija pabeigts. Tikai nebija ne glēsnu, nekā nebija, bet viss bija pabeigts. Remonts un tepiņas bija, galdiņi bija. Un es saku, vīri, vajadzētu nosaukumu. Tur sākas plēt šurļi murļi, Morgan Gagen, tur pie Draiskās vāverītes. Es saku, ne, zēn, vajag kaut ko tādu stabilu, no klasikas. Un Dāvids uzreiz, tad Hamlets. Es teicu, jā, Hamlets. Ir viena krāsa, tās manas ilgas, bet otra tā, kas ticēt liek. Un ir Hamlets. Dziedu jau šeit, kad gribu. 30 gadus. Bet arī, kad nāk
ārā, tad saku. Un tagad iznāk viņš pats. Kā ir gājis šajos 30 gados? Es nevaru izdalīt neko tiešām, jo tas ir fantastiski, kas te notika. Kādi cilvēki te, nu labi, vieni tikai. Teātris atvērts, kaut kādi 4-5 mēneši. Nu, man bija tāds kaut kāds, zināms, starta kapitāls. Un pēkšņi uznāk Raimonds Robiško. Nu, izcils saksofonists, mana autoritāte. Un es saku, vai nevarētu pie tevis te spēlēt? Jā, protams, katru dienu spēlē. Bet es saku, es nevaru tev neko maksāt. Man nav līdzekļu, nu, lai tā ilgstoši. Viņš saka, nē. Es to kaut kur tā, kā saka. Es saku, nu labi. Mēs tā uztaisīšu ziedojumu kastīti, bet ja tev neviena nebūs skatītāji, nu, tad uzskatīsim, ka ir mēģinājums. Un viņš sāk spēlēt katru pirmdienu. Un tad viņš vienu dienu uznāk augšā vasarā, viņš saka, vai es nevarētu spēlēt arī sestdienu. Es saku, protams. Pēc tam svētdien. Viņš 3 reizes nedēļā spēlēja šeit, no ar saviem kolēģiem. Un zāle bija vienmēr pilna. Nu, tā nav fantastika. Un atbrauc, teiksim, kuģis atbrauc ar vācu muzikantiem. Viņi neko nesaka, atnāk pirmdienā sēž un kaut kur ap 11. viņām savus trubus laukā un visu spēlē. Džemo kopā. No, fantastika. Nu, tā es par visu. Nu, par improvizācijas teātri es domāju, varbūt, ka uzrakstīšu savu 3. grāmatu tieši par tiem jauniešiem, kas te nāca. Paskatieties šodien, ja? Es esmu noklājis ar saviem studistiem gandrīz visu šou biznesu. Ja? Televīzijā, nu es nesaukšu uzvārdus. Ja? Tur jau mani puikas 1, 2, 3, 4. Ja? Valmieras teātrī, Zelta puisēns. Es, kad paskatos no rītiem sevi spogulī tā, nu tā vēl neesmu pamodies īsti. Nu, tā kā nevajadzētu tā būt, jo iekšēji es jūtos tā uz, nu, skad 45, tā tiešām, es neliekuļoju. Bet, nu, ka es pasaku, jā, ir 75, nē, vai, man taču nav 100, man 77 jau ir, Jēzus Marija. Nu jā, no tur jāsamierinās un kaut kā jāmāk dzīvot. Nu, un es vienmēr prasīju visiem, nu, kādu viņu skatījumā ir mūsu dzīves jēga. Nu, un viens saka, nu, tur bērni, tur dzimtene, tur patlēm, bla. Nu, tā es pieņēmu, ka jā, nu, protams, kāpēc ne. Un tikai, kad atnāca Baldiņa, tā 101 gadniece, laikam, pagājušajā gadā viņa aizgāja viņa saulē. Un es viņai uzdodu. Viņa te pie tā galdiņas tur stāvēja un runājamies. Es esmu dzīves jēga. Un viņa uzreiz. Kā? Dzīves jēga? Tā ir pati dzīve! Jā. Tur debesīs ir tikai atspīdums. Runājot par maestro Raimondu Paulu un sadarbību tajos 80. gados, vai atceraties šo laiku un kas tur bija tāds, ko mums būtu vērts paņemt no jūsu stāstījumu mums pašiem? Nu, tas bija kaut kas unikāls. Es jau strādāju teātrī, man zvans mājās, un toreiz mobīlo nebija. Es nezinu, kaut kāds 70, nu var sameloties, 72, 73. Raimonds zvana, es dzirdēju, ka tu ziedi. Es Raimonds. Es izcili, es esmu dziedātājs, jā. Nu, tu nevarētu apbraukt es kinostudiju tā iedziedāt vienu dziesmiņu. Jā, kad būs, tam izrādās. Tajā laikā bija modē, ka filmās, tas no Krievu kino paņemts bija, ka ir tāds vadmotīvs katrā filmā, tāds bardiski izpildījums, kā dziesmiet, kā tāds vadmotīvs cauri visai filmai. Un tur ar Dunkers bija izdomājis, ka vajag tādu dziesmiņu uzrakstīt Raimondam Paulam. Pirmo reizi Leons Briedis uzrakstīja tekstu. Tas ir laiks, kad tik satraukta sirds. Tas ir laiks, kad tu izdziedi sevi.
kā caur tevi iet sidraba birs, un es zāriņā nenolauž tevi. Nu tā, ko es varu, kā saka, novēlēt? Nu es novēlētu, ja jums tie, kas šodien kāpj uz skatuves, to dziedu vai teātrspēli, nu satikties savā dzīvē ar tādu maestro. Nu, maestro ir tas tā, ka drusku pamāc. Nu. Tas pamaz, jā. Kāpēc tieši aktieris, Rolanda? Kāpēc tieši aktieris tā izvēle kļūt par aktieru? Tā absolūti, tā ir tā lielā dievišķā nejaušība. Es nezināju, es 10 klases tikai beidz, bija tāds Hruščova eksperiments latviešiem 1 gadu. Man bija 16 gadi, es biju beidzis vidusskolu. Kur iet? Kā? Nu, es taču neiešu, kā saka, uz rūpnīcu. Nē. Nu, kur? Es domāju, tā. Uzzināju, ka ir teātra fakultāte, tur jūlijā ir uzņemšana. Tad, ja es tur netikšu iekšā, tad es iešu uz universitāti. Es domāju, žurnālistiem, tur augustā. Un, ja es tur netikšu, tad es iešu uz Fiskultūras institūtu, jo es biju labs sportists. Un tur es tikšu 100 punktu. Un tiku taču teātra fakultātē. Iedomājieties, nu kaut kur 500, nu labi, nu kaut vai 400 uz 12 vietām. Jā, šodien mēs jums esam sagatavojuši ļoti gardu kūku Melnais princis. Kā mēs teicām, mēs braucam pie mūsu prinča. Ar prinča kūku mēs varam atvērt un pastīties. Varbūt, ka jūs varat pastāstīt, kas ir jūsu bērnības garša? Vai jums mājās cepa kūkas mamma, ome, krustmāte vai pats? Jā, nu te es negribu aiziet Jeremijas Gaudu dziesmās. Bet nē, varbūt tā jūsu garša, tā jūsu bērnības garša. Kas sakat, jā, tā ir mana bērnība. Man bērnības garša no saldumiem ir hematogēns, Wow. kas arī šodien ir iepērkams. Būtu es zinājis. Es jums atvēršu, lai mēs varam uzmest aci gan šai kūkai. Cerēsim, ka viņi braucot nav kaut kur pati aizbraukusi mums projām. Wow! Šī ir vairāk ar šokolādi, ar šokolādes krēmu, jo Melno princi asociē vairāk tādu tajā laikā, kas bijis daudz skābais krējums un kakao, tad ir šī recepte tapusi. Tā kā es domāju, ka jūs varēsiet iepriecināt savus mīļos. Un katra kūka ir īpaši atlasīta katram cilvēkam, pie kā mēs viesojamies savā raidījumā. Un šeit tapa Melnais princis un teica, ka mēs braucam pie mūsu Latvijas prinča. Nu, par to mēs cilsim glāzes, tukšosim. Jā, līdz galam sausas. Un mīļajiem skatītājiem gribu novēlēt, lai izdodās arī jums atrast to dzīves garšu un pašu dzīvi un turpināt to darīt, kas ir iesākts. Un, manuprāt, kad šādi cilvēki kā jūs, Rolanda, un ne tikai jūs, arī daudz citi cilvēki, kas pieredzējuši to dzīves gājumu jau lielāku, mēs jaunie varam daudz ko mācīties. Un nevienmēr tikai no grāmatām, bet no tiešām saskarsmēm un satikšanām un sarunām. Manuprāt, kad ir jāvēro sarunas, tikšanās. Un Hamlets ir fantastiska vieta, lai jūs nāktu, satiktos un baudītu vakaru. Paldies jums, skatītājiem, uz tikšanos nākamnedēļ. Sekojiet mums līdz sociālos tīklos un tiekamies jau nākamnedēļ. Atā!